Šobrīd mēģina novilcināt laiku, jo mēs šobrīd ir par atlikšanu un vilcināšanos, ja? Un tas ir par to paradumu. Gatavojot šo prezentāciju šodien, es saprotu, ka man noteikti šis paradums piemīt. Nezinu, kā jums. Bet man viņš noteikti brīžiem ir. Un ir vēle kaut ko atlikt, kaut ko vilcināties no kaut kā aizbēgt. Un kaut ko darīt kaut kā vietā. Jo es nezinu, ir tāda saskars, un iespējams jūs arī atcerēsieties, ka jums ir kaut kas liels jādara, kaut kas jāuzsāk, bet tā vietā jūs darat neko citu. Un, protams, interesantākais stāsts ir, kad parasti tas saistīts ar bakalaura un maģistra darbiem vai doktora disertācijām. Un uzreiz atcerās, kā viņa doktora disertācija droši vien rakstīja un aizstāvēja pagājušajā. Un man labākais stāsts ir, ka manas sievas, viņām vajadzēja maģistratūru pabeigt ekonomikā, biznesa vadībā un palicis maģistra darbs. Un viņi bija gatavi darīt jebko, tikai nerakstīt maģistra darbs. Un gatavot ēst, iztīrīt māju, mazgāt logus, budināt, jebko. Es biju tik laimīgs vīrs, ka es domāju, ka vajadzētu viņai varbūt pārdot ideju, ka vēl kaut kur vajag iestāties. Tas brīdis ir tāds interesants, ka visu laiku ir tā vilcināšanās, mēs laiku bēgam to. Un iespējams jums arī tā sajūta ir pazīstama kaut kādās situācijās, kad varbūt ne tik trakā ar maģistra darbu vai bakalaura darbu, bet kad mēs līdzīgi kaut kur bēgam prom, kaut kur izvairām. Un kāpēc tad mēs vilcinamies? Kāpēc mēs atliekam? Kā jums liekas? Kāpēc? Kādas ir jūsu idejas? Lasīja atliek darbu uz parīdiem, tad ir brīvs dienas. Jā, bija vēl teiksim, darbs no zaķis neaizteiks, ja? Students sindroms. Students sindroms. Un kāpēc? Pašā lieta, ka tas lielais darbs aizņem tik daudz laika, ka tas mazos Tad lielais darbs, kurš aizņem daudz laika, labāk viņus, kur negribās noteikti viņu ķert klāt. Ok, vēl? Trūks motivācijas. Negrib. Nav iedvesmas. Liekas, ka nezinu īsti, kā to izdarīt. Nezinu, kā izdarīt. To domāt, ko ciklos. Sakot, lasīšu ilgāk, sasprindzinājumu, un nebūs gatavs. Ilgs saspringzinājums. Tas ir tas, kas biedē, un varbūt 3 vai nedēļām vai mēnešiem pie tā strādāt, un visu laiku saspringzināt. Jā, un ļoti bieži, kā šo mēģinu risināt, mēs sakam, ka mēs esam slinki, mums vajag disciplinēt sevi, mums vajag saņemties un strādāt. Un tas ir tas risinājums. Un bieži to mums ir spieduši visu vecāki, un mums ir spieduši visu skolotāji, visi apkārtējie kolēģi, nu kā tu slinko, ej un vienkārši dari. Vai vēl, kas ir interesanti, sūta mūsu uz laika plānošanas kursu, vai saka izlast grāmatu par laika plānošanu, tev visu notiks. Un autors kā reiz saka, ka tas neko nedos, jo tā problēma nav tur. Tā problēma nav slinkumā, tā problēma nav disciplīna. Lielākā daļa no mums, kur uzskata sev par tiem, kas vilcinās, faktiski jau parasti visu izdara termiņos un izvairās no nopietniem sodiem. Nu, mēs valkam, un pēdējā brīdī tomēr izdara. Lielākā daļa, lielākās situācijas. Pareizi. Nu, tā taču. Mūsu stresa rodas no konstantas kavēšanas nemieru, mēs konstanti kavējam, un līdz uz to rodas kaut kāds stress. Vainas sajūta par pēdējā brīža kvalitāti. Nu, mums ir vainas sajūta. Mēs zinām, nu varējām jau labāk, vai ne? Bet, pēdējais brīdis, nu tā ir. Un dziļi nožēla par pazaudētām dzīves iespējām, jo es visu laiku biju ieracies tur, un tādā laikā es varēju aiziet pie draugiem un normāli uztusēt. Jā, un es tagad palaidu garā. Un tas viss veido tādu nelīdzsvarotu tajā visā, jo es esmu visu laiku darbā. Un dažbrīd, kad mums ir ļoti daudz viskaut kā, iespējams, daudz no mums saskarās ar situāciju, kad arī brīvdienās mēs nevaram atslēgt, mēs nevaram atbrīvoties. Mums ir kā ir sestdiena, svētdiena, mēs ir kā esam ģimeni, bet tajā pašā laikā viss mūsu prāts, viss ir pa darbu. Vai par to projektu, tas lielais projekts, kas ir jāpabeidz, un mēs nevaram no tā. Un tas mums trauc. Tad tas skatījums autora izpratnē, tas tagad paradums, darīt tagad, nevis atpakaļ. Neakceptē, ka slinkums, neorganizētība un citas rakstura iezīmes ir iemesls jūsu vilcināšanai.
Tātad slinkums, kaut kāds raksturiezīmes vai neorganizētība, tas nav iemesls. Vilcināšanās nav rakstura defekts, drīzāk tas ir mēģinājums tikt galā ar bailēm, kas padara mūs nespēju. Un es pēc brīža arī izstāstīšu, kas tad ir tās bailes un kā tās bailes. Tās ir bailes no izgāšanās, bailes nebūt perfektam, bailes no neiespējamām gaidām, kāds gaida vairāk nekā mēs varam, vai gaidīs vairāk. Vai mēs rādām, ka viņš gaida nezinu ko, un mēs taču īstenībā mums to nevaram izdarīt. Kuras liedz mums darboties, viņš mūs savažo. Daudziem no mums, kas ir skolā bijuši labi mācījušies, īpaši, ja mēs visu laiku esam labi mācījušies, gribējuši būt labi, gribējuši būt pareizi. Tad uzsākot to lielu darbu, par kuru nav konkrētība, mums ir bailes, ka mums nesanāks perfekti, mums nesanāks ideāli. Un mēs sākam atlikt, mēs sākam vilcināties. Tā ir tīri psiholoģiski. Nav nekas ar disciplīnu saistīts vai sliktumu. Bet mēs gribam būt pareizi, mēs gribam būt perfekti. Bailes no sprieduma ir galvenās bailes, kuras izaug no pārāk lielas identificēšanās starp to, kas jūs esat, jūs vērtīgi kā personāļi un jūs darbi, kas notiek. Vienā pusē esat es, Mārtiņš, personība, cilvēks, ar visām savām rakstura īpašībām, un otrā pusē ir tas projekts. Un ko es daru? Es sasaistu viņus kopā, un tagad Mārtiņš ir projekts, un ja projekts izgāžās, tad Mārtiņš arī izgāzies, un viņa dzīve izgājusies. Vai tas uzdevums, ja netiek perfekti izpildīts, tad es esmu viss, Mārtiņš ir slikts. Un tas ir tas, kas psiholoģiski bieži notiek, ka mēs sasaistam ar konkrētu uzdevumu, ar konkrētu projektu, ar konkrētu darbu, savu vērtību. Ja mans biznesa bankrotēja, tad es esmu slikts. Tas ir labi vai slikti? Tas, ka mēs sasaistām, paskatīsimies, vai tas ir labi. Es atbildēšu pēc mirkļa, varbūt soli pa soli. Paskatīsimies, vai tas ir labi vai slikti. Vilcināšanās ir apkūta aizsaiz reakcija no spiediena, no bailēm par izgāšanos vai veiksmi un sajūtas, ka viss ir pa daudz. Tātad mums ir bailes no izgāšanās, bet ļoti bieži ir arī bailes no veiksmes. Jo ko nozīmē bailes no veiksmes? Tas nozīmē, ja man šo es veiksmīgi izdarīšu, kas būs tālāk? Dabūšu nākamo. Vai arī, ja mēs skatāmies bakalaurs vai maģistrus, es pabeigšu, un man ir, ko tālāk? Man ir bailes no veiksmes. Ko pēc tam? Man ir neziņa liela. Vai esat ievērojuši, īpaši pēdējos gados, daudzos uzņēmumos, ir kaut kādi projekti, kas iet un nebeigtās, kaut gan viņus sen varēja pabeigt. Cilvēki neapzināti viņus kavē, jo viņi nezina, kas būs tālāk. Viņi pabeigs projektu, darbu tirgu vietas nav. Un vismaz tā viņi iespējams redz. Jo viņi neapzināti sāk kavēt projektu. Jo šeit ir viss skaidrs, un lai kāds haus būtu šeit projektā vai kādas attiecības, bet vismaz man ir skaidrs, kas šeit notiek, kas notiek tur ārā, es nezinu, vai kas notiks tālāk pēc šī projekta. Ja? Un es sāku vilcināt. Un projekts ir tik tālu, tāpēc viņi neapstādinās, un mums vajag, un es esmu vienīgais iespējams, kas par projektu visu zinu. Tad es apzinos, ka man ir vērtība, man neatlaidīs tāpēc, un es palieku. Kas notiek, ja mēs mazinām šīs bailes? Ja viņas tiek vājinātas, tad par paradumu kļūsi atlikšanas taktiku var ātri tikt aizmirst. Mēs viņu ātri varam izmantot. Protams, vēl vienas bailes ir, lai sajūtas, ka visa kaut kā ir pa daudz. Latvijas taču ir šķur. Pa daudz viss gāžās, un tad mēs arī sākam atlikt, jo mēs nesaprotam, no kura gala tad sāk. Ja mēs sarakstīsim darbu sarakstu, viņš būs garš, un dažreiz sāk neiespējamā misija. To visu, tas nav reāli. Tas sāc rakstīt, un vēl tas. Vismaz man tā mēdz būt, kad tu saraksti, un
Tu jau sāc sarakstīt kādas tagad lomas, un tas zem lomas vēl uzdevumi, un tu saprot tā. Tas viss pa daudz. Vilcināšanai, tas, ka mēs vilcināmies, ir arī savi labumi. Jo tās, ja mēs vairāk vilcinām, tas samazina tās bāles no izvērtēšanas. Mēs varam aiziet prom. Starp citu, to prezentāciju ir no problēmas, ko es pārsūtīju. Ja, jūs dodat ziņu, un jūs pārsūtīsim, jūs rēt. Bet tie, kam patīk pierakstīt, es tikai saku, ka viss nav jāpārrakstīt. Tā īslaicīgi samazina nemieru iekšējo. Uz kādu brīdi es esmu atlicis. Jā, man bija jāsēžās pie tā jāsāk liels piedāvājums taisīt. Es aizgāju iedzert kafiju. Uz īsu laiku man ir miers. Un es parunājos ar kolēģiem. Ja? Un uz īsu laiku es esmu atlicis nebiju. Bet uz īsu laiku. Dažreiz uzdevumu paveic kāds cits nedara. Lielos uzņēmumus. Es nedaru, un tad kāds cits izdara. Tas taču ir labs ieguvums no vilcināšanās. Dažreiz mēs zinām, un dažreiz bieži tā notiek nesodīt. Tādā ziņā, kad mēs neko neizdaram, un nekas nenotiek. Un mēs saprotam, ja mums pa velti varbūt būtu darījuši. Jā, varēja nedarīt, mēs novilcinājāmies, un nekas nenotiek. Un tā tas viss paiet. Jā, vienreiz man vienā apmācībā bija interesants stāsts, kad cilvēks saka, mums visu laiku jātais atskaita. Un man jau tas ir apnicis, jo neviens ir neskatās. Jau gadu neskatās, tas pārliecinās, neviens nav atvērts to failu. Es visu laiku vēlētu katru nedēļu 3 stundas, lai es taisītu to atskaitu pirmdienā, neviens ir neskatās. Ko man darīt? Un tad tā bija atklātā grupa, un otrs kolēģis no citas uzņēmumus saka, tu vienkārši netaisi to atskaitu. Es saku, kā? Es jau vienu atskaitu pusotru gadu netaisi, un es neko nesaku. Es teicu, tas nav mūsu kursa ieteikums. Ja to jūs izlūdēt paši, vai tas ir pareizā pieeja, bet būtībā. Ja? Un tad viņš saprot, ka tā vilcināšanās viņi dod rezultātu. Ja? Un dažreiz ir izdevīgi novilcināt, jo tas lietas notiek tāpat. Vai bieži bija tas teiciens, ja, ka lielākā daļa lieta atrisinās pašas no sevis. Ja viņš pārāk ātri un uzreiz nedara. Tad kā mēs vilcināmies? Kā tas notiek? Un es mazliet jums pazītu. Un iedomājieties, visi iedomājamies diezgan lielu, platu dēli. Kādu 5 metru garš, platumā kādu pusmetru, pabies tāds, ka mēs droši varam par viņiem. Tāds riktīgi garš dēls.